Labdien visiem! Mani sauc Velta. Šodien savā video parādīšu 3 gatavos darbus un parādīšu arī darbus, kurus es uz doto brīdi dadu. Principā mans video būs tieši tāds pats kā visi iepriekšējie, būs stāsts tikai un vienīgi par adīšanu. Tā, vispirms es domāju sāksim ar cepurēm un tad jau vairāk par zeķēm. Tātad šo cepuri es jau rādīju savā iepriekšējā video, tad cepuri bija tādā tapšanas stadijā, cepuri tagad ir nodīta, izmazgāta. Tātad pavisam no šādas te krāsas dzīs esmu nodījusi 4 cepures. Pagaidām vairāk tādā krāsā cepures neadīšu. Tātad cepures ir adītas no dzijas Angora Alizé Real 40, 100 gramos 430 metri. Es adīju 2 kārtās ar adatām numuru 4 un dzijas sastāvs ir 60% akrils, 40 vilna. Tātad 4. cepure ir nodīta. Iepriekšējās visas cepures ir adīts izmēram 53-55 galvas apkārtmērs, tad šo cepuri es jau adīju apkārtmēram 56-58. Tas ir manas galvas izmērs, ja cepuri nodīju pati un pati arī nodemonstrēju, kā izskatās. Tātad vienu cepuri es adīju, iepriekšējais cepurs es adīju, viens modelis bija viens valdziņš labiski, viens valdziņš krēliski un noraukums šeit 4 daļās. Tad pārējās cepures jau es adīju šo te noraukumu veidoju pēdējās kārtās. Tātad iepriekšējās 2 cepures ir adīts 2 valdziņi, 2 krēliski un noraukumu šeit es veidoju sādot kopā pa 2 valdziņiem. Un pēc tam pašās beigās, tad dziju izver cauri un savelka. Tad šo cepuri es jau adīju viens valdziņš labiski, viens valdziņš krēliski, un noraukumu šeit veidoju nedaudz savādāk, sādīju kopā pa 3 valdziņiem. Sādīju pa 3 valdziņiem kopā, tad 3 kārtas bez noraukuma, tad atkal sādīju kopā un pašās beigās jau izver cauri dziju un savalka visus atlikušos valdziņus. Šim te modelim, kad mēs šo noraukumu veidojam cepurei pēdējās kārtās, šeit ir tādas dažādas improvizācija var būt, vai pa 2 adīt kopā, vai pa 3 adīt kopā. Šeit var improvizēt un skatīties, kā izskatās. Teiksim, cilvēkam, kurš neāda, es domāju, neko daudz, nekādu lielo atšķirību neredzēs, cik šeit valdziņi pa 2 vai pa 3 veidotas noraukumus, bet tā dažreiz var tādu improvizācijas, kā saka, adīšanā arī veikt. Tātad cepure nodīta, no šīs krāsas, kā jau teicu, vairāk neadīšu. Krāsa ir tāda zilgan zaļa, skaista krāsa. Pagājušajā gadā šai krāsai bija liela piekrišana. Uz doto brīdi 4 cepures ir, pie tā arī paliksim. Tātad, un esmu, protams, sākusi atkal adīt cepuri. Arī būs tas pats tātad modelis, viens valdziņš labiski, viens valdziņš krēliski, un šoreiz jau vadu no šādas te bēšīgas krāsas dzijas. Tā bēšīga laikam nav, grūti noraksturot to krāsu, lai gan tā kamerā skatoties krāsa izskatās tāda, kāda arī dzija ir. Es šo krāsu noraksturotu kafija un labi daudz piena, kad pieliek klāt, tad tādu toni mēs dabujam adot. Tātad šo cepuri es arī adu izmēram 56-58, pati arī demonstrēšu, kā izskatās. Vienīgais šai cepurei, ko es pirmo reizi daru, tātad, visām iepriekšējām cepurēm šo te pirmo kārtu, uzmešana, vienkārši parastais, tas visvienkāršākais variants, uzmetu un uzreiz sāku adīt, viens labiski, viens krēliski, tad šai cepurei jau es cepuri adīju ar šo te elastīgo valdziņu uzmešanas paņēmienu, tieši tāpat kā es zeķi sadu. Atšķirās nedaudz, protams, adītājs to pamanīs, bet neadītājs diez vai to ievēros. Tātad pirmo kārtu mēs uzmetam ar papildus dziju citā krāsā, pēc tam pirmās 3 kārtas sadām tikai krēliskos valdziņus, un pēc tam jau sākam veidot šo te viens labiski, viens krēliski adījumu. Tātad šeit cepurei arī viss ir tieši tā pati dzija, 2 kārtās un adats numur 4. Man šī te dzija ir, es šeit izadīju tādu dziju atlikumu. Šeit var redzēt, kur ir pievienot jaunā ficīta klāta.
Tātad šie te būs, protams, jānoslēpja šie te pavidieni. Un visticamāk es vēl pasūtīšu vēl 2 ficītes šādas te krāsas dziju, lai uzadītu vēl kādas pāris cepures tieši šādā krāsā un tieši šo te pašu modeli. Tikai cits izmērs, protams. Jā, tas varētu būt par cepurēm arī viss šoreiz. Un tālāk jau stāsts par zeķēm. Tā, tagad parādīšu 2 zeķu pārus, kurus esmu nodījusi pa šo laiku. Tātad šo te zaļgano zeķu pāri es jau savā iepriekšējā video rādīju, tad zeķis bija tādā arī sākuma stadijā. Zeķis tagad ir nodīts, šis ir vīru izmērs, 44. izmērs. Iepriekšējā video es rādīju, tad bija nodīts izmērs 39-40, tad šis jau ir 44. izmērs, un šīs te zeķes es adīju tieši tāpat kā šīs te iepriekšējās. Šis te raksts 3 valdziņi labiski, 1 valdziņš krēliski. Tā es adīju jau līdz papēža daļai, kad sāk veidot papēdi, nostiprinošais papēdis, un tālāk pēdas daļa jau es adīju labiskais adījums, bet šo te virsējo daļu es turpināju adīt 3 valdziņu labiski, 1 krēliski, un noraukumu veidoju jau šo te 3 stūru veidīgo tikai labiskajā adījumā. Man ļoti patīk šīs te vīru zeķes. Video sākumā redzēsiet arī, kā zeķi izskatās uzvilkta. Pielaikoja mans vīrs, viņam ir tāds kārtīgs 44. izmērs, plata kāja, un tā skatoties tagad, šī zeķa liekas tāda ļoti šaura, bet pateicoties šim te adījumam 3 labiski, 3 krēliski zeķa, ir tāda elastīga, un šo te zeķi mierīgi, kā saka, var ievilkt apavos, jo zeķa nav bieza, jo šo te zeķi es adīju savienojot šo te nako boho dziju ar smalko klipan saules dziju, šo te smalko variantu, un adīju ar adatām numur 3, un sanāk tad šādas te plānas zeķes, lai gan šis ir 44. izmērs. Ja salīdzinām ar šo te 39-40 pieliekot klāt, protams, var redzēt, ka zeķi ir platāka, bet vienalga šķiet tā vizuāli skatoties, kad 44. izmēram nevar derēt tik šaura zeķi, taču uz kājas izskatās labi. Tāds pieguļošs modelis, kuru viegli ir apavos ziemā ievilkt. Nav pat vajadzīgi nekādi tādi lielāki izmēra apavi, parastajos tādos rudens apavos var šo te zeķi ievilkt. Tātad vēlreiz par dziju. Nako boho dzija, ļoti skaista krāsa. Tā, paņēmu etiķeti. Tāda mierīga, nekas spilgts nav piemērots ir gan vīriešu, gan sievu zeķiem. Tātad man ir tagad uzadīts 1 sievu izmērs un 1 vīru izmērs. Un dzija palika pāri. Tātad, kā jau es iepriekšējos video stāstīju, ka es tagad zeķi sadu no 2 ficītēm, pērku uzreiz 2. Un tad vieglāk ir saskaņot šīs te krāsu pārējais. Un tātad man ir palicis pāri tik daudz dzijas. Es tagad nepateikšu gramos, cik tas bija, jo es nosvēru, bet aizmirsu jau. Bet šeit sanāk vēl viens lielais zeķu pāris savienojumā ar šo te smalko klipanu saules dziju, ko visticamāk es arī tuvākajā laikā izadīšu šo te dziju. Tātad no 200 gramiem šīs te zeķu dzijas pievienojot šo te vilnas dziju klāt, sanāk 3 lielo izmēru zeķu pāri. Teiksim, 39-40 arī ir jau tāds paliels izmērs. 3 zeķu pāri, es domāju, ka tas nav slikts rādītājs, pie kam šīs zeķes tiešām vēl var valkāt apavos ievilkt. Ļoti esmu apmierināta ar šo te darbu. Principā es ar visām savām zeķiem esmu apmierināta. Bet, katru reizi, kad dadu šīs te krāsainās zeķes ar šīm te krāsu pārējām no Nako boho sērijas, patīk arvien vairāk un vairāk. Tātad šis ir pirmais zeķu pārītis, ko nodiju. Un otrais zeķu pāris ir jau šādā lilīga krāsa. Tā var arī, lilīga laikam tā nav. Nē, es teikšu, ka tā ir lilā krāsa, Tātad šīs zeķes es arī adīju izmēram 44,
Šīs zeķes nodemonstrēja mans dēls. Viņam ir gan tāds, teiksim, 44,5, vairāk uz to 45, kad jau izmērs iet. Tātad šīs zeķes jau es adīju no dzijas, drops fābeldzija, zeķu dzija. Man ļoti patīk šī te krāsa, kā izskatās. Visi, kam es esmu rādījis, arī patīk gatavais rezultāts. Pirmo reizi vispār radu šādā te krāsā, ja tās zaļās un rozīgās ir radīts dažādos toņos, tad no šādas krāsas radu pirmo reizi. Un savienojumā ar mūsu Klipan saules dziju, drops dzija klāt krāsa ir vienkārši fantastiski iznākusi. Tāds viegli melanžēts adījums. Kamerā tagad arī var labi to redzēt, izskatās ļoti skaisti. Šīs zeķes gan ir nodītas, notvaicētas, bet nav vēl mazgātas. Pēc mazgāšanas zeķes būs mīkstākas, vilna, kā saka, atvērsies. Arī tātad zeķes adītas 3 valdziņi, labiski, 1 kreiliski. Pēdējā laikā es gandrīz visas zeķes tagad tā adu, kaut kā man ir iepaticies, ja no sākuma es tā domāju, kā tur izskatīsies šis te adījums ar tiem labiskajiem un kreiliskajiem valdziņiem, kad āda viss caura, bet ļoti patīk, un tā kā kādu brītiņu es arī no biezās zeķu šīs Klipan saules dzijas adīšu arī tieši šo te modeli. Tātad izmērs 44, man bija 2 vicītes drops dzijas, drops dzijās ir 50 grami, tik man palika pāri. Es, protams, nosvēru, bet es atkal arī aizmirsu, cik šeit palika gramu pāri, bet šeit sanāk vēl viens zeķu pāris. Manuprāt, šeit man bija 21 grams apmēram. Tātad šeit sanāk viens zeķu pāris, 44. gluži nesanāks, es domāju, ka es adīšu 39, 40 to dāmīgāko izmēru. Klipan saules dzija man paliks vēl pāri. Un tad jau skatīsimies tālāk, ko no šīs adīta. Bet jā, vēl viens zeķu pāris taps no šīs dzijas. Ļoti skaista krāsa, kā jau es teicu, domāju, ka zeķis ātri atradīs valkātāju. Tagad parādīšu vienīgo zeķu pāri, kuru es uz doto brīdi adu. Tātad uz adatām, kā jūs redzat, vienlaicīgi tiek adīti 2 zeķu pāri. Un šīs zeķis arī būs vīru izmērs 40. 4,45. Šis ir tāds, man var teikt, kā pasūtījuma darbs. Man ir jānoda 3 zeķu pāri, šis te izmērs 44,45. Tātad šis pārītis tiek adīts ne vairs no Nakobo Hodzijas, kā iepriekšējās zeķes, bet gan no šīs te Himalaju dzīs. Es nelasīšu nosaukumu, kas šeit ir rakstīts angļu valodā, lai nešokētu jūs ar savām angļu valodas zināšanām, bet es domāju, ka daudz sadītājs šo te dziju zina. Es arī esmu no šīs te dzijas adījusi, no šīs te Himalaju dzijas, kā es saku, bet šī tātad dzija ir no kolekcijas, kur ir dzijas sastāvā klāt šis te bambus. Tātad dzijas sastāvs ir 50% merino, 25 poliamīds un 25 bambus. Kas ir bambus? Bambuks. Tas ir tāda dabīga šķiedra, kaut kas līdzīgs kokvilnai laikam. Tātad man ļoti patīk šī te dzija, jā, pēc taustes, ja mēs taustam Nakoboho, kur ir tikai vilna un poliamīds, ir nedaudz tāda maigāka dzija. Acīm redzot, tas ir tas merino un tas bambus. Metrāža ir klasiskā 100 gramos 420 metri. Un no šīs te sērijas, kur ir klāt šis te bambus, es skatījos, viņiem ir pavisam 6 dažādas tātad šīs te krāsas dzijas. Es esmu adījis no 3 dzijām no šīs te kolekcijas. Nedaudz vēlāk parādīšu zeķis, jā, kādas es adīju. Tātad, bet par šīm zeķēm jāstāstu. Tātad šī te dzija savienojumā, protams, ar Klipan saules dziju, taču šeit jau ir tā biezākā dzija. Un zeķis es adu adatām numuru 4. Adu šo te savu klasisko variantu, 3 labiski, 1 kreiliski. Zeķis izmēram tāds uz 44, 45, kad vairāk iet tas izmērs. Tātad
Pirms es sāku adīt, es jau zināju, ka es adīšu no šīs te dzijas, bet īsti nevarēju saprast, kādu dziju pievienot. Vienu brīdi bija doma šīs te gaišās dzijas vietā šo te tumši brūno, jo šeit dzijā arī ir tāds brūna krāsa, ja, un tad es biju iedomājusies, ka ar šo te brūno krāsu kopā varbūt, ka tīri labi izstīsies, bet nē, noādīju pāris rindas, izādīju, jo šī te brūnā krāsa nomāca vispār šo te visu dziju, bija tāda brūna, tāda tumši brūna, tāda dominējoša krāsa pār šīm te pārējām krāsām, tāpēc, lai saglabātu šīs te krāsu pārējas, tomēr paliku pie šīs te gaišās krāsas dzijas, un man liekas izskatās ļoti, ļoti labi. Tātad adu atkal vienlaicīgi no 2 ficītēm, un šeit, protams, vēl paliks pāri 2 zeķu pāriem. Bet šī te gaišā dzija man vairāk nav. Šis te biezais variants, tā kā nāksies kaut ko no saviem krājumiem skatīties, no kādām dzijām izadīt šo te atlikušo dziju, un nolēmu, ka pārējās 2 zeķes tiks adītas pievienojot šo te smalko Klipanu saules dziju klāte tādā gaiši pelēkā krāsā, un es domāju, ka ar šo dziju kopā tad ļoti labi izcelsies krāsas. Jā, tātad nākošās zeķes es adīšu jau būs šis te plānākais zeķu variants. Jā, vēl par šo te krāsu, ko gribēju pateikt. Tātad, kad adīju no šīs te dzijas, no sākuma es arī gribēju pamēģināt vienu zeķu pāri nodīt kopā ar šo te gaišo biezo Klipanu saules dziju. Arī sāku adīt pāris rindas nodīju un sapratu, ka šī te gaišā krāsa nomāca šīs te dzijas to zaļo toni. Tāpēc šajā dzijā, šī te zaļā krāsa, kad pievienoja, tad izskatās daudz labāk nekā šī te gaišā krāsa. Ir jāskatās, tās krāsas, tomēr, kad mēs pievienojam kādu citu dziju klāt, kas veidoja, kā izskatās šīs te krāsas. Jo tad, kad es biju noadījis šo te zaļo krāsu ar šo te gaišās krāsas dziju, tas adījums izskatījās tāds, tāds lēts tāds variants. Apmēram no sērijas, kas tur bija mājās, to arī sādīja klāt, iznāca kaut kas raibs. Bet, kad tā nedaudz pieskaņojam to krāsu, tad tas rezultāts izskatās pavisam savādāk. Tā bija arī šajā gadījumā, kad es gribēju šo te brūno krāsu pielikt klāt. Galīgi neiet kopā. Tātad zeķes abas tiek adītas, ir abām zeķēm jau izadīta papēžu daļa, jau šeit jau visu šo te pacēlumu jau valdziņš ir noraukti, un tagad jau līdz noraukumam jāada. Ko vēl var teikt par dziju, par Klipanu saules dzijām, tātad pat neatceros tagad pirms mēnešiem 2 biju veikalā, kad pirku dzīse. Tātad no rupjā variantā Klipanu saules man ir palikusi tikai šie te 2 kamoliņi un ir palicis šis te brūnais un šī te spilgtās krāsas dzija. Un tad arī visa rupjā kā dzija būs izadīta. Tad būs jābrauc uz veikalu un jāpērk atkal. Tas ir mans process, vienīgais pagaidām zeķu. Ko vēl? Gribēju tagad vēl parādīt šīs te zeķes, kuras esmu adījusi no šīs te Himalaju dzijas, kuras sastāvā ir šis te bambus. Tātad no šīs te Himalaju dzijas, tieši no šīs te kolekcijas, kuras sastāvā ir šis te bambuks klāte, man ir nodīts viens šāds zeķu pāris. Tātad tā ir šī te dzija savienojumā ar rozā krāsas dziju. Dāmu variants, dāmīgas zeķes, skaistas zeķes. Šis gan ir tas biezākais variants. Šeit bija biezākā Klipanu saules dzija. Šādas te zeķes tātad no šīs te dzijas tika adītas. Šeit tātad vēl 2, varbūt pat 3 zeķu pāris sanāks, Tikai man nav nekāds piemērots krāsas dzija tagad, ko pievienot klāt. Tā kā šī dzija man paliek jau kaut kad, kad būs jaunie zeķu dzijas krājumi nopirkti, šie te vilnas. Tātad viena šāda te dzija ir izadīta no šīs te Himalaju
kokvilnas dzijas, kur bambuks klāt ir. Tātad ir 2 šādi te zeķu pāri, šis izadīti. Šeit var redzēt, ka zeķis, es esmu šīs te zeķis radīts tā kā no dziju atlikumiem. Papēdim ir cita krāsa, un šeit valnīts ir citā krāsā adīts. Šeit arī šis ir biezākais klipans saules dzīvi pievienot tādā zilgan pelēkā krāsā bija. Šim zeķu pārītim ir tikai papēdis izadīts. Tātad vēl viens zeķu pāris, vēl viena dzija tika izadīta, ja, no šīs te sērijas. Un šis te 3. zeķu pāris ir jau šī te pati dzija, tikai šeit es izadīju atlikums man bija. Tātad pirms tam man vēl bija viens zeķu pāris nodīts, kas jau ir pie valkātājs. Šeit es izadīju zeķu dziju, tātad atlikumu. Šeit var redzēt papēdim ir cita krāsa, vienkrāsaini klāta valnītim un pungalam. Jā, tātad uz doto brīdi esmu no šīs te sērijas izadījusi 3 dzijas. Domāju, ka meklēšu pārējās 3 dzijas arī pirkšu un skatīšos, ko var sakombinēt. Manuprāt, šeit bija oranžā krāsā dzija un kaut kas zilganīgs vēl bija. Ja es atradīšu fotogrāfijas internetā, tad es parādīšu, kādas vēl dzijas bija tieši no šīs te sērijas. Jā, kā jau es iepriekšējos video teicu, gribu izadīt Nako boho raibo, visu dziju, kāda ir, pamazām pirkt. Un arī tāds pats mērķis ir šo te Himalaju dziju raibo atlikušās 3 krāsas izadīt zeķēs. Tāds šodien bija mans stāsts par cepurēm un par zeķēm. Paldies, ja noskatījāties manu video un tiekamies jau kādu citu reizi.